Labvakar, labvakar! Prieks jūs visus redzēt tik kuplā skaitā. Šajā skaistajā Ziemassvētku laikā, kad mēs katrs vairāk padomājam par sevi, par saviem mīļajiem, aizdomājamies par arī tādām dziļākām, garīgām lietām, cenšamies vairāk sajust sirdī prieku, mieru, mīlestību. Un tas tiešām ir tas laiks, kas mūsos arī dara brīnumus. Mēs no daudz kā spējam atbrīvoties šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Vairāk esam tādi mierīgāki, labsirdīgāki, cenšamies arī citiem darīt vairāk laba. Un patiesībā šīs lietas ir ļoti, ļoti saistītas arī ar mūsu aknu, par ko mēs šodien runāsim, jo ne par velti saka, kad teiksim, cilvēks ir žultains vai cilvēks ir, teiksim, kaut kāds tāds, jā, tur arī dziļa saikne tiešām ar to, ko dara akna, jo viens no galvenajiem tādiem aknas uzdevumiem ir izdalīt žulti, un ja viņi to izdara pareizi un kvalitatīvu žulti izdala, tad arī visi procesi organismā, kas saistās ar gremošanas sistēmu, notiek pareizi. Un līdz ar to cilvēkam, protams, viņš labāk uzņem arī barības vielas, visas šūniņas ir pabarotas, viņas līdz ar to ir mierīgas, arī nervus sistēma ir daudz stabilāka, mierīgāka, jo viņi ir saņēmusi visu savu nepieciešamo no gremošanas sistēmas. Tā kā žultī šeit ir ļoti, ļoti liela nozīme, un tiešām parasti tie cilvēki, kas ir agresīvi, žultaini, naidīgi, jā, visu laiku mēdz tur kasīties un kaut kādā veidā citiem arī nepatīkami darīt, jā, tad bieži vien pirmā lieta, ko es parasti viņiem iesaku, es saku, kad vajag sakārtot akniņu. Vajag sakārtot akniņu, un līdz ar to būs laba žults attece, tā visu žults aiztecēs projām, un vēl svarīga lieta, ko dara akna, viņa ir tā kā žults attecis tāds galvenais orgāns, bet viņa arī mums filtrē toksīnus, kas arī ir ļoti svarīgi, un tieši šie toksīni, viņi tālāk arī caur žulti tiek palaisti prom, ja, šie atfiltrētie toksīni, lai viņi mums nenonāktu asinīs, necirkulētu arī, teiksim, tālāk jau nenonāktu pie smadzenēm, lai pasargātu mūsu organismu no visiem šiem toksīniem, tad mūsu akniņa, viņa strādā dienu un nakti, ja, teiksim, viņai nav atpūtas, viņai nav kaut kādas brīvdienas, ja, tāpat kā sirsniņai, un viņa nemitīgi filtrē šos toksīnus. Un kas attiecas tieši uz svētkiem, ja, tā kā mums šodien vairāk ir zooms nevis par aknu kopumā, bet tieši vairāk par to, kā mēs varam svētkos pasargāt savu akniņu un nenonākt līdz kaut kādām nopietnām problēmām, un arī kā mēs pēc svētku periodā varam savu akniņu sakārtot un attīrīt, tad šeit arī ir ļoti svarīgi saprast, ka mums pirmais ir jāpasargā tā akna no tiem toksīniem, jo tas ir tas pats bīstamākais īstenībā, bīstamākā lieta, kad kur viņi mums rodās tie toksīni, jā. Parasti jau tad svētku laikā visbiežāk tas ir kas mums ir visbiežāk svētku laikā, kur mēs varam dabūt visādus toksīnus un ne tādas lietiņas. Pirmkārt jau ir alkohols, protams, viennozīmīgi, jā. Tam ir jābūt noteikti ar mēru. Neteikšu jau, ka nedrīkst vispār ne gramiņu, jā, bet tam ir jābūt tiešām prātīgi ļoti, jā, jo principā jau, ja runā par stiprajiem alkoholiskiem dzērieniem, tad principā 25 grami, tas vēl ir tā kā normāli, ar ko akna ļoti labi tiek galā, bet kas jau ir virs šiem 25 gramiem, teiksim, tur konjaka laba vai viskija laba, ja tas ir pāri jau par šiem 25 gramiem, tas jau kaitē mūsu aknai. Tāpat arī ļoti kaitē arī šie dažādi vieglie alkoholiskie dzērieni, ja, tā kā visādi tur šampanieši un vīni un dažādi tur visādi tur sidri, un kas ir, teiksim, arī šie it kā vieglie, ja, bet tur arī pietiekoši daudz ir klāt, teiksim, šī spirta, un tas vienkārši ļoti nopietni to aknu piebeidz. Ja, ja akna ir kārtībā, tad varbūt tur tas nebūs tik ļoti jūtams, ja, bet kam jau akniņa ir problemātiski, ja jau ir, teiksim, aptaukojusies vai ir jau traucēta žulca attece, tad jutīs ļoti, ja, teiksim, arī to nākamajā dienā, ja, un arī vēl turpmākajās dienās, un ja svētki ir vairāki pēc kārtas, ja, un tas tiek tā kā vairāk kārtīgi atkārtots, ja šī slodze,
ar alkoholu, tad diezgan nopietnas problēmas. Jā, tāpēc šeit jums arī pastāstīšu tādas labas receptītes, kā mēs varam pasargāties, ja mēs zinām, ka nu, mums tiešām būs paredzēta, teiksim, tā alkohola lietošana, ja mēs nekā tur varbūt nevaram izvairīties, tad arī labas receptes, kā mēs varam pasargāt savu akniņu jau saulaicīgi. Un kas vēl mums svētkos ir? Nu, tās bīstamākās lietas, protams, saldumi. Ja? Jo atceramies vienu tādu svarīgu lietu, kad akna aptaukojās un vispār visvairāk cieši tieši no alkohola un ogļhidrātiem. Tās ir divas tādas primārās lietas, kas ir jācenšas pēc iespējas mazāk lietot ikdienā un, protams, arī svētku laikā, lai tas nebūtu tā, ka, dzīvojam vienās končās un vienos saldumos un kūkās tikai, ja tas būs tur kāda kūciņa, tur vecgada vakarā, tas viss ir normāli, ja mēs pēc tam izdarīsim to, par ko es arī stāstīšu, kā mēs varam to akniņu atjaunot pēc svētkiem, bet, protams, tas būs ļoti daudz, tad arī tas atsauksies jau tālāk uz visiem žults atteķes procesiem, līdz ar to visiem gremošanas procesiem. Jo kā vēlreiz atgādina to, ka žults ir ļoti svarīgs šķidrums, kas mums organismā, kuru izdala akna, un kas tiešā veidā tātad iesaistās tauku šķelšanas procesos. Visi tauki tiek šķelti tikai ar žulti. Ar žults palīdzību. Un arī citi īstenībā gremošanas procesi tiek iedarbināti ar žults palīdzību. Ja žults neizdalās kvalitatīvi, tad mums būs problēmas vispār ar vēdera izeju, var tur viss, kas arī nesadalīties tā pārtika, kā vajag, aizcietējumi var būt vai otrādi, var būt caureja, teiksim, tur var būt variācijas, ka tieši kas tur notiek, un tātad, tas ir ļoti, ļoti svarīgs šķidrums, un akna pie tā ir tā galvenā. Un akna neparvelti vispār tiek saukt arī par organisma karalieni. Nevis sirds, sirds, protams, ir mums ļoti svarīgs orgāns, bet par organisma karalieni sauc aknu. Un to arī vienmēr svarīgi atcerēties, kad ja mēs gribam kaut kā viņai kaitēt, tad saprotam, ka mēs kaitēsim pilnībā visam organismam, jo viņa tālāk diktēs nosacījumus jau tālāk, kā strādās arī pārējie orgāni un cik labi mums notiks vispār gremošanas procesi, kā tālāk mūsu visas šūniņas saņems barības vielas vai nesaņems. Tāpēc saldumi, mēģinām, protams, viņus samazināt, pēc iespējas, lai tas tiešām nepārvērstos pa vienīgu saldumu festivālu, kā bieži vien tas ir. Un ļoti sargājam arī bērnus no tiem saldumiem. Es ļoti iesaku jau no mazotnes bērniņus pieradināt tomēr pie veselīgām lietām un arī svētkos, lai tas nepaliktu tā, ka viņi gaida tos svētkus tikai tāpēc, ka tur būs tagad daudz visādas končas un pilnas pakas ar konfektēm, Tā kā ir iespējas mūsdienās daudz savādāk bērnus, teiksim, iepriecināt, Nav vairs, teiksim, tie laiki, kad mums vienīgais prieciņš bija mandarīna un konfektes, Tagad tās iespējas ir dažādas, un vajag būt radošiem, un dažādi mācīt bērniem, ka ne jau tas materiālais, tas saldums vai kaut kas dod to prieku, bet ir citas iespējas, Tā kā viss jau patiesībā ir vecāku rokās, Kā jūs paši to nostādīsiet savā ģimenē, savā draugu lokā, tā arī tas viss veidosies. Kas mums vēl ir tādas svētku laikā, tādas bīstamas lietas ir saldie gāzētie dzērieni, kas arī ļoti, ļoti piebeidz aknu, teiksim tā, jo aknu vispār ir ļoti jūtīgi uz visiem ogļhidrātiem, tāpēc visi saldinātie dzērieni, dažādi veidi tur, jebkādi, īpaši tie, kas ir jau vēl gāzēti, plus papildus tur vēl rokasskābā gāze, tie visi būs ļoti akniņai nepatīkami, viņai būs ļoti grūti jāstrādā, lai tur visu to pēc tam kaut kā atfiltrētu, visu tos toksīnus dabūtu laukā. Un pie alkohola, minēja, tad arī īstenībā tikpat bīstams, kā alkohols, ir arī smēķēšana. Un bieži vien svētku laikā arī cilvēki to tā kā pastiprināt arī dara, tāpēc ļoti, ļoti ir arī šeit jāuzmanās ar to smēķēšanu, jo smēķēšana ir tikpat nopietni toksīnus rada kā alkohols. Tas nav nekas vieglāks un labāks, Citi bieži domā, tur nedzeršu labāk uzpīpēšu, Tas nav ne ar ko labāks. Tur arī daudz toksīnu izdalās, un līdz ar to mūsu organisms ļoti cieši, un pirmkārt to visu triecienu, tos toksīnus dabūn filtrēt mūsu akna, jo viņa tas galvenais lielais filtrs. Protams, arī nierītes dabūn savu triecienu devu, no šiem toksīniem, īpaši no šiem saldiem gāzētajiem dzērieniem.
Tāpēc, jā, tāpēc ar tām lietiņām esam bišķīt arī apdomīgi. Jā, labāk taisam kaut kādas paši suliņas, jā, tas būs daudz labāk, jā. Kā kādreiz mēs taisījām limonādes tikai paši tur no dzervenēm vai jāņogām, un visi bija laimīgi un priecīgi, jo mums nevajadzēja nekādas kvasas, nekādas burbuļu ūdeņus, jā. Viss bija forši. Tā kā šīs lietiņas, kas vēl mums ir, vēl tāda bīstama lieta ir īstenībā, ja mēs ogļhidrātu sēdam, saldumi, jā, viss šīs lietiņas, kūciņas, jā, tad skatāmies galvenais, lai tur nebūtu kopā ogļhidrāti ar taukiem, jo tā ir viss, teiksim, tāda, kā eksplozija notiek organismā, jo ogļhidrāti veicina tauku uzsūkšanos un tauki veicina ogļhidrātu uzsūkšanos. Un līdz ar to viņi viens otru tā kā pastiprina un, teiksim, tas aknas aptaukošanās process notiek 10-kārt spēcīgāk. Jā, tāpēc, tad, kad mēs lietojam kaut ko treknu, tad lai mums nav to ogļhidrātu, jā. Teiksim, pēc kāda laika mēs atkal varam lietot atkal tos ogļhidrātus, jā, lai tas nebūtu kopā. Ar to arī īstenībā kūkas ir ļoti bīstamas, ja tur ir gan tauki, gan cukuri, jā, ogļhidrāti. Un līdz ar to, tās ir tādas ļoti bīstamas lietas, ko arī vajadzētu pēc iespējas, ierobežot, jā, to lietošanu, kādu mazu kūciņu un viss, jā, lai tas nebūtu tā. Tā kā tos dalam atsevišķi vienā ēdienreizē tā, vai, teiksim, pēc kāda laiciņa, jā, to nākošo, tos taukus, ogļhidrātus, kurš tur pa priekš, tas nav tik svarīgi, bet lai viņi nebūtu kopā. Un vispār ogļhidrātiem vienmēr atceramies, ja mēs ēdam kaut ko saldu vai arī saldos augļus, kas īstenībā aknē ir visbīstamākā lieta, jā, ir tieši saldie augļi. Es viņu tā kā atstāju tālāk, jā, bet principā viņus varētu minēt arī pat pie alkohola, jā, klāt, jo principā aknas aptaukošanās process tāds visvairāk notiek tieši no alkohola un no saldajiem augļiem. Nu, protams, ogļhidrāti arī. Jo saldie augļi arī ir ogļhidrāti, jā. Bet saldumi pat, teiksim, glikoza nebūs tik ļoti bīstama, jā, cukurs, kā ir saldie augļi, jā, kur ir fruktoze iekšā. Tā kā fruktoze ir daudz bīstamāka lieta priekš aknas, to arī atceramies. Tas nebūtu nav veselīgāk, kā bieži vien cilvēki domā, ka, es tagad neēdīšu, atteikšos tur no kādas kūciņas, jā, bet es ēdīšu tur saldos augļus, jā, tur likšu iekšā vīnogas un banānus un visu, kas ir salds, jā, un tas man būs tā kā labāk. Nebūs labāk aknē, tas būs daudz sliktāk, jā, un viņa no tā cietīs daudz vairāk no fruktozes, jā, nekā varbūt no tās kaut kādas viena cepumiņa vai kūciņas. Jā, tā kā to lietu arī ir ļoti svarīgi saprast, to fruktozes tieši bīstamības ir augļu cukuri, tāpat arī saldie augļi. Tur ir iekšā, ja, teiksim, parasta auglī vēl ir šķiedra vielas, tur ir kaut kāds ūdens, tur ir daudz tās sastāvdaļas, jā, bet sausajā auglī, kurš jau ir izžāvēts, tur gan arī 100% vairs ir palicis tikai cukurs, jā, glikoza un fruktoze, pareizāk sakot, jā, augļos fruktoze, un tur tā fruktozes daudzums ir milzīgs. Jā, un līdz ar to un tīrā veidā tiek iedot cilvēku lapēt tādu kārtīgu sauju ar kaut kādiem saldajiem, teiksim, žāvētiem augļiem, tur dateles, tur teiksim, aprikozes, jā. Ļoti, ļoti ir jāskatās, jā, šīm lietņām. Var kādu, jā, tur pa visu vakaru, jā, bet tam nedrīkstētu būt, teiksim, tā daudzumam lielam. Jo fruktoze mums ir ļoti, ļoti bīstama akniņai. Ja kas vēl svētkos ir tādi aktuāli, teiksim, zivis, esiet prātīgi ar zivīm, jālām zivīm un pusjālām, masālītām, ja kas nav termiski apstrādātas. Ļoti, ļoti skatieties, lai zivs būtu termiski apstrādāta. Lai viņi būtu iecepta cepeškrāsnī kārtīgā temperatūrā noteiktu laika periodu, vai, teiksim, ja viņa tur ir kaut kā citādi sautēta vai kā, bet lai viņa kārtīgi būtu termiski apstrādāta. Jo, teiksim, no zivīm ļoti var inficēties ar tādiem parazītiem kā opistarhi. Tie ir ļoti nepatīkami parazīti, kas pēc tam radīs ļoti lielas problēmas vispār ar žults atteci, ar aknu, ar žultceļiem. Lasa sasaldēts. Tur ar tiem saldētiem jāskatās. Ja tas ir tiešām tā saldēšana augstajās temperatūrās, kas notiek, jā, tad viņi tur tā kā aiziet bojā parasti, jā, šie opistarki, bet, teiksim, ja tas ir vienkārši iemests parasti leduskapī, parastajā saldētavā, jā, bieži vien tur viņam īpaši nekas, viņš var izdzīvot, jā, jo viņiem ir tā nianse, ka viņi, teiksim, tur arī viņiem ir cistu formas, jā, pats tas parazītiņš aizies bojā pie lielas temperatūras saldēt, bet tā cista, tur ir jābūt ļoti, teiksim, zemai temperatūrai, lai tā cista arī aizietu bojā.
Jā, tāpēc arī skatāmies, jo jā, visi masālītie laši, īpaši jau suši, kas tagad ir ļoti populāri, tur pasūta tur Ziemassvētkiem tur lielu paplātu ar suši, jā, un tad visi ir laimīgi, bet pēc tam diezgan nelaimīgi var būt, jo akna tiešām ļoti var, un tieši opistarks dzīvo aknās. Jā, tā kā ar žāvētām zivtņām, jā, te jautājums. Žāvētās zivis tur ir jāskatās, jo kas ir, teiksim, karstā kūpināšana, jā, tur lielā mērā viņi tā kā var aiziet bojā, liela daļa, jā, ja tas ir normāli kūpināts, ja tas nav kaut kāda vienkārši iemērts kaut kādās degu šķidrumos, ja tur smaržīgos un pēc tam vienkārši tikai bišķī tur apžāvēts, tad tur nekas neaiziet bojā, bet ja tas ir normāli nožāvēts, tad jā, ar augsto kūpināšanu nedaudz sliktāk, ja tur arī jāskatās, ja tā ir augstā kūpināšana, ja pats ir kūpinājis tur, nu, tiešām ilgstoši, bet tur parasti ir zemas temperatūras, un tajās zemajās temperatūrās tie parazīti neaiziet bojā. Jā, teiksim, tur, ja tā temperatūra visu laiku ir zema pie augstās kūpināšanas, viņi mierīgi visi tur dzīvojās, un pēc tam arī cilvēks viņus vienkārši apēd. Tā kā ar jālām zivīm vispār ļoti, ļoti prātīgi un ar žāvētām labāk, lai tā tomēr ir, piemēram, Ziemassvētkos iecepta cepeša krāsnī normāli 180 grādos, tur pusstunda, ja, vai vairāk, ja tā ir vesela zivs, ja, tas būs daudz drošāk un labāk nekā, teiksim, šīs lietiņas. Jā, un ja kūpināts, tad labāk tomēr būs karstā kūpināšana. Tur gan mazāk būs uzturvielu un labo tauku vairs, jā. Karsti kūpinot, lielā daļa aiziet bojā, vienkārši šo labo tauku tur pārveidojās, bet no, teiksim, parazītu viedokļa tas būs drošāks variants. Jā, tā kā, kas mums vēl ir? Arī tas pats arī uz gaļu attiecās, pusjēlu gaļu. Saku, gaļu gatavojiet labāk paši. Es nekad neiesaku ņemt kaut kādus jau gatavas lietas, jo jūs neziniet, kā viņi ir pagatavot, un vispār, ja pa gaļu runā, tad, teiksim, cūgaļa un lielops ir tā bīstamākā gaļa, kur ir visvairāk dažādu parazītu, un ļoti var inficēties kārtīgi termiski neapstrādātu gaļu, lietojot uzturā un svētkos. Tas, varbūt šeit nav tik aktuāli tur šašliku un tādas lietas kā Jāņos, ja, bet arī šeit, teiksim, ļoti daudz cilvēku izmanto visādus tur tartarus un visādu dažādu, teiksim, tos steikus pasūt un tādas lietiņas, ja, kas ir reāli jēla gaļa, kur paliek dzīvi visi parazīti, ja, kas tur lielopiem ir, un viņiem ir daudz visādu lenteņu un cūkām, teiksim, dažādu, teiksim, parazītu formu, kas pēc tam cilvēkā reāli dzīvo un vairojās, ja, tā kā ar pusēlajām visām gaļām arī esat ļoti prātīgi, tā čatiņš man aizskrēja ātri tā. Parazīts, jā, nu, ķiploks, protams, ķiploks pats pa sevi ļoti labi, ja viņš nāks klāt, ja, teiksim, ja jūtat, ka varbūt tā gaļa nav tik labi apstrādāta un tur kotletes vai kaut kas tiek cept, arī kotletes īstenībā ir ļoti jāsautē. Viņas ir jāsautē, lai dabūtu to termisko apstrādi. Īpaši, es saku, ja tā ir cūka un lielops. Putnu gaļa ir drošāka, jo putniem nav tādu parazītu, kas pēc tam var cilvēkam dzīvot organismā. Jā, tā kā tādā ziņā putni būs drošāki, jērs būs drošāks, viņam arī nav tādu parastāro formu, vispār ļoti maz ir, un arī, teiksim, trusis, jā, skaitās viena no tādām drošākajām gaļām, jo tur cita veida tie parazīti, kas viņiem dzīvo, kas mūsos nevairojās cilvēku organismā, jā. Un, protams, ļoti labi būs, ja pie gaļas lietos klāt ķiplokus, jā, lielā daudzumā sīpols, jo tie visi arī ļoti nepatīk tiem parazītiem. Ja tur kāds arī ienāks, jā, tad viņš ātri droši vien pametīs to nepatīkamo vidi, tāpēc maksimāli var izmantot, jā, dažādas šīs garšvielas, bet ar garšvielām arī ir jāskatās ar aknu. Aknai nedrīkstētu dot, tādas ļoti spēcīgas garšvielas, tāpēc neizmantojiet tur kaut kādus baigos, tur čili, piparus un šitādas lietas, ja ir jau problēmas ar aknu. Ja viss ir kārtībā ar aknu, tad tur, nekas nenotiks, ja jūs tur pāris reizes tur mēnesi uzēdīsiet kaut ko asu, jā. Bet, principā, aknai ļoti nepatīk asi ēdieni. Jā, tie, kas ir tādi agresīvi asi, jā, tā kā ķiplok, tur tas nav pie tā, bet, teiksim, visi tie piparveidīgi, kas ir ļoti tiešām, un visi tie austrumnieku tās garšvielas, no kurām mute reāli stāv vaļā, ja tas akniņai, vismaz mūsu platumgrādu cilvēkiem aknē tas ļoti nepatiks, jā, austrumniekiem tur savādāks vispār uzturs, un droši vien arī viņiem tā ģenētika ir savādāka. Viņi spēja vispār visu to izturēt. Tur arī vajag to, ja tur daudz parazīti ir. Tā kā, jā, protams, fast food es
droši vien saprotiet, es domāju, ka šeit ir cilvēki, kas saprot, ja, ka fast food mums arī nevajag, jo mēs tur vispār nezinām, no kā tas ir taisīts, un tur ir ļoti daudz atkal miltu. No miltiem arī uzmanieties, jo tur arī ļoti daudz ogļhidrātu un akna ļoti cieši no miltiem. Nu, vispār visiem miltu izstrādājumiem. Tāpēc ir īstenībā šīs kūciņas, bulciņas, nu, mazlietiņ kaut ko, protams, uz svētkiem, jā, nu gribās vai ne, bet ir jau arī daudz iespējas arī daudz ko uztaisīt bez miltiem, jā, mūsdienās. Tā kā dažādas našas var uztaisīt arī bez cukura un bez miltiem, un to var reāli izdarīt, jā. No mandaļu miltiem, piemēram, var uzcept cepumus ļoti labus ar āboliem teiksim, nu, ja gribas tā ļoti saldu kaut ko pielikt stēvī, var pielikt, teiksim, datelīti, jā. Tā kā ļoti daudz jau ir šo variantu. Mūsdienās tās receptes ir pilns internets un var dažādas veidus, nevajag tos standartus, ja tās treknās kūkas, kas ir ļoti saldas un ļoti treknas, ja. Ja, nu, ja arī tādu gribās, nu, tad jā, tiešām tādu mazu gabaliņu, kā našķīt un viss, vai ne. Tā kā, bet labāk ir daudz ko tagad uztaisīt no visādiem, teiksim, augļiem, jā, teiksim, dažādas pastilas, visu kaut ko var tagad sadomāt, jā, tā kā, nu, nevajag uzciklēties uz obligāti uz tām kūkām un bulkām, jā, kur ir miltu daudz un tauku daudz, jā, tās ir tās aknē visbīstamākās lietiņas. Bet trusis, es jau minēju, jā, trusis ir ļoti laba gaļa, jā, trusis jēstā ir skaitās vislabākā gaļa, jā, no tāda viedokļa arī pēc vērtības, jā, savas vērtības un arī pēc tā, ka tur parazīti ir vismazāk. Tā kā, kas mums vēl? Mums ir, jā, aknā ļoti nepatīk vispār žāvējumi, viennozīmīgi, jā, tāpēc arī no šāda viedokļa ļoti tādas, nu, žāvētas lietas nevajag daudz ēst, ja kaut ko varbūt var tur nedaudz, bet nepatīk aknē ļoti žāvējumi, arī ļoti sāļas lietas. Aknē nebūs tas, kas, nu, kas visādā ziņā, kas viņu ļoti uzlabos, viņai patiks, jā. Viss, kas ir ļoti sāļš, jā, nu, to vajadzētu izvairīties. Īpaši tad jau, ja ir problēmas ar aknu un marinēts. Nu, etiķis, nu, tas ir gan mūsu aknai būtībā ļoti nepatīk, gan arī smadzenēm. Jā, tā kā etiķis tas ir, ja tas ir marinēts ar citronskābīti, jā, protams, tas neatiecās uz to. Jā, bet ja tas ir, teiksim, visādi marinētas lietas, jā, ko parasti cilvēki liek galdā Ziemassvētkos, tur marinētas sēnes un marinēti gurķi un marinēti tomātiem. Labāk, ja tas būs sālīts gurķītis, labāk, ja tas būs, teiksim, kaut kādā citādā veidā apstrādāts, nevis ar etiķi marinēts. Jā, jo tas, un to tā arī mūsdienās ļoti daudz ir iespēja tagad tik daudz receptīšu, kā var uztaisīt bez šiem etiķiem, visu kaut ko, jā. Tā kā to visu varam arī izmantot. Nosaukt karšvēls jau minēju, protams, hidrogenētie tauki, kas ir visādi margarīni un visādas, teiksim, tur paši ziniet droši vien visādas, teiksim, palmu eļļas un visādas tādas lietas. Vispār, ja jūs mājās gatavosiet, tad jau jums viņu noteikti nebūs jūsu mājas virtuvē, ja tādu lietu jūs tādas nepielietosiet. Tieši tāpēc ir visbīstamāk būtībā pirkt kaut ko gatavu. Ja tu nekad nezini, kas tur ir, tad tev jālasa viss tas sastāvs cauri un jāskatās. Ja tur hidrogenētie tauki, tad tas pilnīgi galīgi mums nav vajadzīgs. Ja tas ne tikai aknai būs slikti, tas īstenībā ļoti daudz mūsu organismu orgānu no tā visa cieši. Nu jā, baltos miltus minēju, un arī ar kartupeļiem īstenībā nevajadzētu ļoti aizrauties. Un tas, ka jūs mazliet varbūt pie rosala pieliksiet, tas nebūs tas trakākais, jā, bet, teiksim, ja tur kartupeļus visādos veidos tur gatavot arī uz Ziemassvētkiem, nu, vai kādiem citiem svētkiem, tas nav tas labākais. Kartupeļos ļoti daudz kartupeļu cietas, un tie ir tie paši cukuri vien ir, tā ir maltoze, bet tāpat kartupeļu cieta organismā tāpat pārveidosies par cukuriem. Jā, un viņam tur īsti nav starpības, ko mēs tur apēdam. Viņš varbūt nebūs tik bīstams kā fruktoze, ja, no saldiem augļiem, bet arī no kartupeļiem ļoti var aptaukoties akna. Jā, un, protams, ka no vienas reizītes tas tā nenotiks, ja tikai uz svētkiem tur kaut ko atļaujamies, bet kopumā tā skatoties, kartupeļi nav tas produkts, īpaši, ja jau ir liekais svars un akna jau ir aptaukojusies, ja ir sākusies aknu taukainā hepatoza, tad kartupeļi arī būtu pēc iespējas mazāk jālieto, aizstājot viņus ar latviešu kādreiz lietoja. Latviešiem vispār tā citu nebija kartupeļi. Kartupeļus atveda kaut kādā 16. 17. gadsimtā uz Latviju. Un latvieši vienmēr lietojuši kāļus, rāceņus, jā, un selerijas saknes. Tas ir tas, ar ko ļoti labi var aizstāt kartupeļus. Kā nav tā, ka bez kartupeļiem nevar dzīvot. Es arī kādreiz biju kartupeļu ļoti liela cienītāja, bet tagad saprotot, teiksim, to viņu iedarbību, es tā kā ļoti reti viņu sēdu.
Jā, un arī ceptus produktus. Labāk, ja tie būs sautēti, ja tie būs vārīti, ja tie būs cepeškrāsnī cepti. Ja arī kartupeļus gribās, tad vislabākais viņus ietept ar visu mizu cepeškrāsnī ielikt, ja, tad viņam tā vērtība saglabāsies vēl un arī tik daudz neveidosies tur tā kartupeļu cieta cepeškrāsnī cepot, ja tur citādāks process notiek. Bietas ļoti labs produkts, bet, vienīgi tas, ka arī, nevajag lielos daudzumos, jo viņi ļoti salda. Un tur arī ir, teiksim, daudz cukura iekšā, ja, bet, principā, bietītes ir ļoti labi produkti un vispār patīk aknai bietas, bet, labāk svaigā veidā, jo vārītas tur ir tad ļoti daudz kaloriju, ja. Kam nav problēma ar lieko svaru un aknas aptaukošanos, tie pilnīgi droši, ja bietas varēs. Bet, ja ir svara problēmas, tad daudz ar bietēm ļoti nevar aizrauties vārītām. Kas mums vēl ir? Jā, tad tās galvenās lietas, ko tā kā mums, tā kā baigi nevajadzētu, jā, svētku laikā lietot, jo tad mēs varam tā kā ļoti noslogot vispār savu aknu, noslogot līdz ar to arī pārējo gremošanas sistēmu, jo ja akna būs pārslogot un nevarēs normāli žulti izdalīt, tad visa gremošana būs noslogot. Un, protams, arī, centieties nepārēsties, jā, svētkos, jo tad, ja pārēdās, tad paši ziniet, ka visi svētki sabojāti un viss tur spiež un nav labi un visādi procesi notiek. Ne tādi, ja, un tā kā gribat tā priecīgi svinēt svētkus, tad tomēr, cenšaties sevi noskaņot uz to, ka jūs, nepārēdīsieties, ja, jo tas svarīgi arī kādu sevi sākotnēji noskaņo, ja. Ja tu dodies uz svētkiem pierīties, tad tu arī pierīsies, ja. Bet, ja tu dodies tiešām tur izpriecāties un sajusties labi, un ēšana tev ir tikai kā papildus faktors, ja, tad viss būs labi. Mādaļu tablets ir glābiņš. Mārdadzis būs labi aknas atjaunošanā, ja mēs to arī parunāsim. Mārdadzis viņš ļoti labi tos gremošanas procesus stabilizēs, ja, pēc pārēšanās, bet, teiksim, to pilnuma sajūtu, tur vairāk vajadzēs fermentus, kaut ko no fermentiem, ja, kas ir fermentēti produkti. Tāpēc, ja, piemēram, kādam ir iespējas vēl paspēt, teiksim, līdz svētkiem kaut ko safermentēt, to var ļoti vienkārši izdarīt. Tā būtībā latviešiem ir sālīšana. Jā, sālīšana ar 2%, 5% sāls šķīdumu, ja mēs varam iesālīt dažādus produktus, ja, un tur pēc nedēļas, teiksim, jau būs daudz fermentu. Būtībā jau pēc kādām 3 dienām tur būs daudz fermentu, jau, teiksim, šādā sālītā produktā viņš pats sevi fermentē. Un līdz ar to tur tie fermenti būs, kas tālāk jau, ja tādu uzēd pa virsu, ja tam visam, ja fermentētu produktu, tad uzreiz atvieglojums ir tie fermenti sāk to pārtiku sašķelt, to, ko cilvēks pa daudz ir apēdis, tie fermenti ātrāk visu tur noārda un sadala un tālāk jau tur izvada laukā, ja. Tā kā tur vajag fermentus, vai arī ņem palīgā, ļoti patīk, ko viņš man ir, man nav laikam šobrīd pie rokas, ir tāda, teiksim, papājas tabletītes arī pats papājas augus, ja, viņu arī var likt galdā kā tādu noslēdzošo, un lai cilvēkiem pēc tam būtu viegli uzēt papājas auglīti, un arī papāja ir fermenti, tur daudz iekšā papājā, un viņš tā kā ļoti labi visu to pārtiku palīdz sadalīt un sašķelt. Vai arī ņemt asimilators. Ļoti labs ir tāds komplekss, kur daudz augu fermentu. Dzīvnieku fermentus, protams, ja nav cita iespēja, var paņemt arī aptiekā dzīvnieku fermentus, un tad reiz paliks vieglāk, ja, bet labāk, lai tie ir augu fermenti. Asimilators, piemēram, ir augu ferments, ja kādam interesē, variet man uzrakstīt. Pateikšu, kur var iegādāties, ja, un tā kā tur vajag fermentus, lai rastos tā viegluma sajūta, lai tā pārtika ātri sašķeltos un sadalītos. Un tad arī pie aknai kā atbalstu, ja, lai mēs palīdzētu tauku šķelt aknai, ja viņa, teiksim, slikti dara un slikti to žulti spēj izdalīt un kaut kādas problēmas jau ir, un arī noslogot svētku laikā ir, tad asimilātoru lietot, viņš arī taukus palīdzēs sašķelt, un arī citas uzturvielas, ja, kas ir apēstas, viņš tā kā, tur ir dažādi fermentu grupas, kas tur tauku šķeļ, kas šķeļ, teiksim, tur obaltumvielas, papāja vairāk šķels obaltumvielas tikai, jā. Asimilātorā tur jau ir dažādas grupas, kas dažādas uzturvielas šķels un palīdzēs organismam ātrāk tikt galā ar visu to. Jā, asimilātoru. Jā, un asimilātoru, principā, viņu ir tā, ka es to arī pastāstīšu, ka, ja mēs gribam tos fermentus, tad fermentu ir labi jau paņemt pirms, tu dodies uz tām viesībām, pirms tev gatavojās tā ēšana lielā, ja, un pēc tam atkal jau pēc, kad beigušās ir tās lielās ēšanas, ja svētki galā, kā saka, tad arī noteikti paņemt kādu kapsulu, vēlams pat 2.
jā, asimilātori, kaut vai arī papāja, arī viņa atvieglos jau to gremošanas procesu un palīdzēs visu tur sašķelt. Papāja ir vājāks ferments, bet arī ļoti labi strādā pie pārēšanās. Ļoti uzreiz paliek vieglāk, jo organisms pats nevar tik ātri izdalīt tik daudz fermentu, jo cilvēks ļoti daudz sarījies, jā. Viņam, kamēr tas process notiek, jā, un tikmēr tā pārtika tur stāv un spiež un ir nelabas sajūtas, jā, bet tiklīdz paņem fermentus, viņa ātri visu to pārtiku sašķēl, viņa aiziet uz zarnu traktu un tālāk jau tur pārstrādājās zarnu traktā. Tā kā fermenti ir ļoti svarīga lietiņa. Un ko tad mēs vēl varam darīt, ja mēs, teiksim, esam, tagad esam svētkos tur kaut kā, vai būtībā jau, ka gatavojamies svētkiem, ja, pirmā tad paņemam šos fermentus, un noteikti arī ir tāds produkts kā Fandetox, parādīšu jums viņš arī te. Tā, ko viņš mums ir. Te mums ir viņš, vēl bildi. Jūs redzat, ir tāds Fandetox, viņš ir ļoti labs produktiņš, un viņš ir domāts tieši tam, lai pasargātu aknu no alkohola, un pasargātu aknu arī no citiem, teiksim, pārtikas dažādiem toksīniem, kas ar pārtiku nonāk pie aknas. Jā, tā kā līdz ar to viņu arī ļoti labi būs iedzert jau pirms došanās, viņš sevišķi, ja plānots alkoholu lietot, jā, tad ir obligāti. Jā, jāpaņem Fandetox, viņš tā kā pie ūdentiņa liekās klāt tāds stikiņš. Kur viņš ir, man pat atvilknēja, vienkārši tāds stikiņš, mēs viņu piebaram pie ūdentiņa siltu un kā tēju izdaram. Un tad arī ļoti labi pēc tam arī atnākot mājās ar vēl vienu tādu arī glāzīti izdzert ar šo Fandetoxu, jā. Un, ja, piemēram, jūt arī kaut kādu tur, īstenībā, ja jūs iedzersiet pirms un pēc viesībām, jums pat nebūs nekādu poku, nekā nebūs. Viņš noņems arī visus šos sindromus, ja, teiksim, kas ir, ja vairāk tur ir iedzerts pār mēru, ja, kaut kas, ja, tad arī nebūs nekas. Bet, ja nu vēl kaut kas tur ir palicis, un ja tiešām ir daudz pa mēru paņemts pāri, ja, tad var arī vēl no rīta atkal tādu, ja, pamožās un vēl no rīta atkal iedzert tādu. Un ļoti labi jūs jutīsiet, kā teiksim, akniņa, viņa reāli tiks pasargāt. Viņš pasargā šīs aknu šūnas no visiem tiem toksīniem. Jā, un reāli strādām, turpat ir pētījumi, ja, un viņš ļoti labs arī tiem, kam taukaina akna, viņš arī palīdz tā kā attaukot. Jā, viņš veic šo attaukošanas procesu, noņem visu šos taukus, izvad ārā, palīdz akniņai tik galā ar visiem tiem taukiem. Tā kā, tas tāds ļoti jau nopietnas klases produkts, ja. Ko var paņemt, tad šo iedzeram asimilātoru pirms uz viesībām iešanas, lai labāk gremošanas sistēma strādātu, un noteikti, ko var paņemt, tas ir vēl arī artišoks. Ja varbūt arī nav šī Fandetoxa, tad var tikai artišoku paņemt, ja ir gan, tad gan vienu, gan otru paņemt. Ja paņemt vienu Fandetoxu un paņemt vēl kādu artišoku. Jo artišoks arī ļoti labi strādā tieši aizsargājot aknu no šiem visiem toksīniem, kas tur var nākt. Jā, un arī ļoti labi īstenībā artišoks palīdz arī šķelt taukus. Jā, viņš arī holesterīnu samazina, jā, tā kā visus šos procesus ietekmē un palīdz aknai to žulti izdalīt un ātrāk atbrīvoties. Jūs saprotat, ka akna no tiem toksīniem, kas tur ienākuši no alkohola, no pārtiks, no vēl kaut kā, jā, viņi var atbrīvoties tikai ar žulti. Izmetot žulti, jā, un tāpēc ir svarīgi tie žulti dzenošie produkti. Jā, un arī pārtikā mēs tūlīt parunāsim, ko tad ēst, jā, tad ļoti svarīgi ir vispār arī pēc svētkiem ēst tieši tos produktus, kas dzen žulti, jā, kas ir žulti dzenošie, lai tā kā pastiprinātu to žults atteci, lai tā akna ātrāk attīrītos no visa tā, kas viņai traucē. Jā, un artišoks arī ir kā žulti dzenošais, un viņi var tad paņemt jau pirms viesībām, un arī tāpat kā Fandetox, un arī pēc. Jā, kad tas ir beigušās, atkal paņemam kādu kapsuļu vai divas artišoku. Var izmantot arī minēto mārdadzi vai diždadzi, jā, viņiem arī būs ļoti laba iedarbība, līdzīga, nedaudz pat vēl vairāk uz gremošanu strādās tieši diždadzi, tieši uz gremošanas procesu atjaunos palīdzēs, jā, to pūšanos arī tādu likvidēt, jā. Tā kā tos mēs arī varam izmantot. Un tad bieži tad jautā, ko tad ēst, jā, ko tad var, ja gandrīz neko nevar, jā, tad ko tad ēst, un kas patīk aknai. Nu, aknai ļoti patīk, teiksim,
Man laikam, to parādīšu jums arī bildītiem, teiksim, kas ir labi aknē, vai ne, to visu arī mēs tā kā varam izmantot, jā, un kas ir slikti, to jau es teicu, tā kā pamatā gāzētie dzērieni, fast food, alkohols, visādi žāvējumi, marinējumi, kūkas, bulkas, jā, viss šīs lietiņas, kečupi, visu to var aizstāt ar normāliem produktiem, arī visus kečupus un majonēs varam uztaisīt paši, ja neesam slinki, un ja mums tiešām to gribās, ja bez etiķa var uztaisīt un normāli un garšīgi, un visas tās iespējas ir tā kā nav jau tā, ka, nu, ka tagad bez tās veikala tur majonēs vai kečup mēs nevaram svētkus svinēt, jā. Tas vairāk ir tāds, nu, cilvēkam galvā, teiksim, varbūt tāds uzstādījums, jā, bet tāpat arī kafija īstenībā arī ļoti nav laba akniņai. Ja gribās kaut ko tādu, nu, kā, teiksim, kafijas, kaut ko līdzīgu, tad cigoriņš. Cigoriņš būs ideāls, viņš ļoti arī veicina žults atteci un ļoti tieši pieder pie aknu, teiksim, tīrošiem un atjaunojošiem produktiem. Jā, tā kā dzeram cigoriņu kafiju, piemēram, ja gribās, teiksim, kaut ko tādu siltu. Ļoti patīk aknai, protams, dažādi dārzeņi un zaļumi. Un īpaši viņai patīk krustdziežu dzimta. Tas ir brokoļi, tas ir vienkārši super augsts pārtika priekš aknas, jā, brokoļi patīk, kāposti, visādos veidos kāposti patīk aknai, jā, patīk arī kohlrābji, puķkāposti, jā, tā kā tādas var likt visdažādākajos salātos, arī skābētus kāposti droši var ēst, ja tie ir dabīgi skābēti, jā, ja tie nav, teiksim, kaut kādi mums, nu, tur veikalā pirkti ar ķīmiju. Jā, teiksim, ar etiķi taisīt, ja, bet tiešām dabīgi skābēti kāpostiņiem, tirgū pirkti vai paši skābēti, jā, tad ļoti labi būs, turpat fermenti būs iekšā dažādi, jo kāposts arī skābē tieši uz fermentu, paša kāpostu fermentu bāzes, ja tur neko neliek kā tikai sāli, principā ķimenīti un viss. Jā, ja kur ir cukurs, tur notiek jau citi procesi, jā, tie vairs nav normāli skābēti kāposti. Tā kā visus šos kāpostu veidīgos krustdziežu dzimtu, jā, ļoti, ļoti īpaši brokoļus var visādos veidos izmantot. Gan viņus sautēt, sautējumiņos sataisīt, gan iecept cepešu krāsnī, gan pie salātiņiem likt visur klāt, jā, lai būtu kaut kas no šiem augiem, jo tas ļoti palīdzēs aknē, tā kā arī, nu, atgūties arī pēc svētkiem, arī kādu laiku noteikti var palietot brokoļus. Viņās arī daudz kālija, kas ir ļoti arī svarīgi priekš aknas, ne tikai priekš sirds, bet arī priekš aknas, ļoti svarīgs ir kālijs. Un bieži vien svētku laikā, nu, ļoti daudz pazaudē gan magniju, gan kāliju, jā, teiksim, tie minerāli, kas ātri pazūd pie tādām svētku pārmērīgām ēšanām. Nu, noteikti šķiedrvielām bagāti produkti būs tie, kas ir jāiekļauj. Jā, nu, tie arī ir dažādi dārzeņi, tie ir zaļumi maksimāli, ko vien var, kas ir saldētavā valkam ārā, jā, visādus zaļumus, sasaldētos dārzeņus, jā, visu šīs lietiņas, jā, lincēklus noteikti var arī pēc svētkiem palietot kādu laiku, lincēklus, teiksim, vienkārši samalt un piebērt klāt pie ēdiena. Jā, tā kā tāds vienkāršākais var arī tur, protams, taisīt kefīrā un visādi, jā, bet vienkāršākais vienkārši beram uz ēdienu. Šķiedrvielas varam nopirkt arī, sapcīt, ļoti labs ir tāds pulveris no ceļteku sēklām, ceļteku sēklu pulveris. Maltais var nopirkt arī veikalos gatavā veidā, un tādu arī palietot gan svētku laikā, ja, teiksim, ir problēmas ar aknu, bet, nu, gribas kaut ko garšīgu, jā. Tad paralēli kaut kur pie kāda ēdiena pieliekam, teiksim, viņam nav arī nekāda, teiksim, garša, nepatīkam, ļoti normāla garša. Ceļteku sēklu pulverīt kaut ko paberam pa virs, lai mums būtu tās šķiedrvielas, jo šķiedrvielas arī palīdzēs visu to gremošanas procesu nodrošināt pareizi. Jā, tā kā šķiedrvielām bagāts produktus. Rūgtie zaļumi ļoti patīk aknai, jā, teiksim, tieši rūgtās. Visas lietiņas, kas ir rukola, kas ir pētersīlis, jā. Teiksim, nu, šādas lietas, kas ir rūgtie. Daudz mums latviešiem nav baigi to rūgtvielu, vai ne, bet tās, kas ir, viņas vajag izmantot un visu likt klāt pie salātiem. Pēterciļus, daudz celerijas likt klāt, rukoli likt klāt, jā, lai būtu tas atbalsts aknai, jo tās rūgtvielas palīdzēs to žulti izdalīt. Jā, jo citādāk, ja būs tikai ogļhidrāti un nebūs rūgtvielu, nebūs tauku, jā, tauks, starp citu arī, jūs redzat, ka šeit arī tauku principā visur ir iekļauti kā labi. Treknas zīvis, olīveļa, treknie piena produkti, ja. Nu, pienu tur jāuzmanās, svaigo pienu neieteiktu, bet, teiksim, kaut kādu trekno saldo krēmiņu droši var, ja, nelielos daudzumos, jo visi tauki veicina žults atteci. Un, ja mēs lietojam taukus, mums normāli tā žults atecēs. Un, līdz ar to mums tā gremošana nebūs traucēta. Jā, tā kā treknās ziltiņas droši iekļaujam, bet, nu, skatāmies, jā, lai maksimāli būtu termiski apstrādāts, lai nebūtu mums viņas jālā veidā.
Kas vēl mums ir krustvežu minēja, eļļas visāda veida, jā, olīveļi, tie minēta olīveļi, bet principā tikpat labi strādās arī mūsu pašu lincēku eļļas un kaņepju eļļas un visādas citādākas eļļas, jā, kas ir nerafinētā veidā, jā, eļļas izmantojam visos salātos, jā. Mazāk varbūt derēs salpuķeļu un rapšeļu, bet, teiksim, pārējās, kas ir dažādas sēkluņa eļļas, būs ļoti labas, un arī riekstu eļļas. Pieejams ļoti liels klāsts mūsdienās dažādas eļļas, un viņas vajag izmantot salātos. Nevis tikai vienmēr krējums, ja pie salātiem vai majonēzi, bet lai būtu arī salāta ar eļļu. Jo tas arī veicinās žūtas atteci un aknas, teiksim, attīrīšanos. Tā kā labos taukus vienmēr jā. Labie tauki ļoti vajadzīgi. Jā, un citrons, ar citu ļoti labi ir citrons. Arī, teiksim, otrā dienā, ja pa daudz varbūt kaut kas ir iedzerts, alkohols vai arī vispār kaut kā nejūtās labi organisms pēc svētkiem, ja tad ūdens ar citroniņu būs ideāls variants. Un vispār ūdens, tas būs, tā kā primārais. Primārais, kā mēs varam pēc tam atjaunot pēc svētkiem. Sākam nākošo rītu ar ūdeni. Daudz ūdeni dzeram, vēlams, lai tas būtu sārmaņas ūdens, jā. Un mēs šeit, esam no Koraļiem, droši vien zinām, cik korali maina ūdentiņš, jā. Kam viņš nav, variet droši pieteikties pie tā, kas jūs te uzaicināja, jā. Uz šo zūmu un dabūt šo koraļu ūdentiņu, jo tas ir tas ūdens. Ja ūdens ir sārmains, tad viņš ātrāk skalos laukā visu tos toksīnus no organisma, un aknē būs daudz vieglāk. Ja, toksiskā slode tiks ļoti samazināta, jo lielākā daļa toksīnu ir ūdenī šķīstošie, un viņi aiziet ar ūdeni. Ja, tie, kas nešķīst ūdenī, teiksim, tos toksīnus, tur mums vajag palīgā, mēs jau minējām to asimilātoru, kas palīdz šķelt taukus, un noteikti vajag ņemt palīgā arī lecitīnu. Lecitīns ir viens no tādiem, kas tur mums ir lecitīns parādījuši. Lecitīns ir arī tāds ļoti labs produkts, kas nervu šūnām apvalks atjauno nervu sistēmu stabilizē, bet viņš ir arī aknē bezgalīgi svarīgs produkts, ja, kas tieši veic šo tauku šķelšanu un palīdz aknē šķelt taukus. Tad, kad viņai pašai varbūt nav tā kapacitāte vairs tik liela, ka viņa ir pārslogota, ja, lecitīns palīdz to darīt, un viņš arī ļoti labi palīdz žultu dzīt no aknas. Līdz ar to šie taukos šķīstošie toksīni, viņi ātrāk tiek izvadīt no aknas laukā. Un akna, teiksim, tiek ātrāk paglābta no visiem tiem toksīniem. Ja. Tā kā lecitīns, tas mums arī tāds, ļoti, ļoti svarīgs tauko šķīstošo toksīnu izvadīšanai. Ja tur ūdens nederēs, jo, teiksim, tauko šķīstošie toksīni, viņi nešķīst ūdenī. Un viņiem vajag, teiksim, lecitīnu asimilātoru. Ja, teiksim, asimilātors arī, teiksim, tāds labs, kas palīdzēs tos taukus sašķelt ātrāk un dabūt visu tās, teiksim, lietiņas laukā. Pandetoks jau minēja, jā, protams, kurkuma no pārtikas arī īstenībā kurkuma ir ļoti, ļoti laba lieta. Izmantot var gan kā garšvielu visos arī likt klāt dažādos ēdienos, ko gatavojiet uz svētkiem, ja? Jo tas arī kurkuma pat par sevi viņa ir ļoti antibakteriāla lieta, ja? Teiksim, augsts antibakteriālām īpašībām, un arī viņš ir ļoti labs žultu dzinējs. Un arī tāds aknas pasargātājs. Ja? Viņš pasargā aknu no dažādiem šiem toksīniem. Tā kā kurkumu ļoti vajag kā garšvielu mīlēt, un arī, protams, var ņemt arī papildus pēc svētkiem, arī kapsulētā veidā noteikti palietot arī kurkumu. Teiksim, ir zaferāns, ir liposomālie kurkumīni veidi, kas vēl labāk uzsūcās, ja? Tā kā ar paaugstinātu uzsūkšanās spēju tās liposomālās formas var izmantot, ļoti palīdzēt aknai jau arī pēc svētkiem. Un tāpēc citu arī pa kurkumu, ja mēs runājam par kurkumu, mums ir arī tāds, teiksim, pretonkoloģiskais, ja tiekamies problēmas ar šīm lietiņām, ja tad noteikti kurkuma vispār ir spēcīgs arī pret visām šīm onkošūnām, ja, tā kā profilaktisks līdzeklis. Un ko vēl mums kurkuma dara, samazina arī holesterīnu, ja kam ir augstie holesterīni un aizsargā aknu šūniņas, un arī mikrocirkulāciju ļoti spēcīgi uzlabo. Līdz ar to viņam ir nopietni ietekme arī uz asinsriti. Tāpēc šis ir ļoti tāds labs produkts, kas arī pēc svētkiem ļoti, ļoti noderēs. Kad ir traucēta ne tikai gremošana, bet bieži vien arī asinsrites sistēma ir traucēta cilvēkiem. Kas vēl mums ir? Vēl mums ir no pārtikas, kas mums ir tātad, kas mums vēl labās lietiņas ir, ko mēs varam iekļaut. Jā, traknās zivis jau minēja, augaļas minēja, riekus noteikti varam arī visu likt klāt rieksos. Arī daudz tauku
Un arī ļoti labi veicinās žults atrci rieksti, ja, pievienot pie dažādiem salātiem. Vajag būt kreatīviem, jā, nevajag taisīt vienmēr tikai siļķi kažokā, ja, bet vajag tur, teiksim, izdomāt, tur tādi salātiņi ar riekstiņiem, tur tāda salātiņa ar sēkliņām. Sēkliņās arī ļoti daudz dažādu labo tauku ir iekšā dažādās tur sēklās, jā, ko mēs varam likt pie salātiem. Tur ļoti labi sezamu izmantot. Nu, ļoti dažādas sēkliņas, kas ir pieejams, rieksti dažādi, ja. Tā kā esam tādi izdomas bagāti, ja, un mēs varam visu kaut ko izdomāt arī veselīgi, ja. Mums nevajag obligāti tur tikai kaut kādas tur kartupeļu salāts ar olu un desu un majonēzi, ja, kas absolūti nebūtu vajadzīgs, ja tas aknē būs, nu, ļoti slikti. Pirmkārt majonēzi, otrkārt kartupeļu, treškārt desa, ja, no nezināmas izcelsmes gaļas kaut kādas, ja. Tā kā šīm lietām labāk paņemam labu gaļiņu, teiksim, tur kādu jēriņu vai ne, izcepam cepeškrāsnī un ēdam normālu pašu ceptu gaļiņu. Ja? Cepeškrāsnī cep būs daudz labāk nekā kaut kur uz pannas kaut ko ar kaut kādām eļļām. Ja cepeškrāsnī viņš iet bez taukiem, mēs vienkārši nedaudz varbūt tur sviestiņu pieliekam, bet tas viss ir normāli. Ja mēs uz pannas cepam, tur jau mēs lejam par, nu, kam ir, teiksim, savādākas pannas, visādi, teiksim, citas lietas var izmantot, protams, arī to, bet cepeškrāsnī vienmēr būs labāk gaļa sagatavot, un tur arī viņi būs augstā temperatūrā, pietiekoši ilgu laiku un arī pasargāt no visiem šiem parazītiem. Tā kā apmēram tā, jā, un kas attiecās, teiksim, no tā, ko tad mēs varam darīt pēc tiem svētkiem, ja, tātad pirmais, mēs daudz dzeram ūdeni, tas viennozīmīgi sārmains ūdens ar korali, ar H-500, jā, šo koralu maini pievienot, lai būtu sārmains ūdens, un tiešām daudz, tas jums atvieglos to, ka ātrāk tiks izskolot visi tie uzņemtie toksīni. Gan ar alkoholu uzņemtie, gan ar pārtiku uzņemtie toksīni ātrāk izskolosies laukā no organisma. Otra lietiņa tātad mums ir, minēju jau silts ūdens ar citronu, kas arī ļoti labi strādās, citrons pats par sevi, bet viņu nevajag tukšā dušā. Es neiesaku, ja jūs varat, protams, mēģināt, kā jums organisms reaģē un eksperimentēt ar sevīm, bet zinu, ka lielākā daļai cilvēku tas ir citrons tukšā dušā nedod labu efektu. Ja ir stiprs kuņģītis, tad varbūt vēl tā nekas, jā, nav nekādas tur problēmas ar kuņģa zarnu traktu, bet labāk tomēr no rīta, lai iet labs sārmains ūdens tīrs, ja, dzerat tīru ūdentiņu, un tad kaut kur pie brokastīm varat arī izdzert nedaudz pirms brokastīm to glāzi ar citronu, ja, pieliktu citronu ūdeni. Ļoti labi būs akniņai. Jā, protams, kafiju mēģinām izslēgt, kafiju mums nevajadzētu. Vismaz pēc svētkiem noteikti ne, kad akne jau tā ir pārslogota un viņai ir smagi, ja, no kafijas vajadzētu atteikties kaut kādas dienas, kamēr tā akniņa tur nostabilizējās, dot, minēju jau daudz šķiedrvielas iekšā, šķiedrvielām bagātus produktus lietot, un, jā, gatavojiet mājās pamatā, neēdiet tos ēstuvēs visu piedāvāto, ja, un noteikti tā tad arī izslēdzam, mēģinam arī kaut kādu laiku pēc tām viesībām, ja tur esam viesību laikā sēdušies kaut kādas tur kūciņas, ja, un bulciņas, ja, tad tomēr kaut kādu nedēļu dot atslodzi aknai un neēst cukuru saturošus produktus, miltu, jā, produktus neēst, un arī īstenībā pienu vajadzētu, nu, tā kā izslēgt kaut kādu laiku, jā, jo nu, tur ir noteikts vielas, kazeīns iekšā un tādas lietiņas, kas tā kā bremzē to aknas atjaunošanās procesu un neļaujot viņai pilnvērtīgi tā kā nostabilizēties. Tāpēc pienu arī būtu vēlams kaut kādu laiku izslēgt un arī graudaugus, tā ļoti neaizrauties ar graudaugiem, kaut kādām putrām, jā, un maizēm. Jo tur arī noteikts vielas iekšā, kas neļauj tai aknai atjaunoties, palēlina to atjaunošanās procesu. Un, protams, viennozīmīgi visu cukuru un saldie augļi, ja, uz kādu nedēļu noņemam nost pilnīgi, lai tā akna mums dabūtu atgūties. Un, jā, ko vēl? Sāli. Ar sāli arī jāstāt arī, tad, kad jūs gatavojat svētkiem kaut ko, tas sāls būtu minimāli. Ja kas gribēs pats vēl tur piebērs klāt, kam patīk tās sāļās lietas, jā, bet vispār aknai ļoti nepatīk sāļas lietas, sālīti, vispār tādi spēcīgi sālīti produkti, jā. Tā kā sāli izmantojam minimāli, jā, kam patiksies, lai paši ber sev pa virsu, jā, uzliekat uz galdu, lai pieber paši, jā. Ko vēl varam darīt, lai akņai palīdzētu pēc svētkiem, tātad ļoti labi strādā intervālā badošanās. Kaut kādu laiciņu, kas varbūt ikdienā to tā kā neizmanto šo 16-8, ja 16 stundas neēdam, 8 stundas mēs ēdam. Tas laiks, kad mēs varam ēst 8 stundas un 16 stundas mēs tā kā atturamies no ēdiena, un tā ir tā saucamā intervālā ēšana. Nu, man viņa patīk, es vispār pēc viņas ikdienā dzīvoju jau daudz gadus, bet tieši pēc svētkiem viņa ļoti labi palīdzēs aknai. Atjaunoties arī aizkuņģim,
nostabilizēties, ja, kas arī ļoti uzņemās to lielo slodzi ar to pārtiks pārstrādiem, lai viņi dabūtu tā kā reģenerēties, tad ļoti labi būs tā intervāla ēšana, kaut kādu arī laiciņu viņu pēc tām viesībām. Un arī badošanās ļoti labi. Šeit gan ir 36 stundu badošanās. Ja vairāk es neieteiktu, tad jau ir jāzina un jābūt profesionāli vadībā, bet 36 stundas pariet pilnīgi droši, uztaisīt tādu badošanos, un ļaut arī atslogoties aknai, aizkuņģim, gremošanas sistēmai, atgūties pēc svētkiem, kā saka. Ļoti labi šīs 36 stundas, teiksim, 6 vakarā sākam, un tad līdz aiznākamās dienas 6 rītā iznāks 2 naktis un 1 diena. Un ļoti, ļoti komfortabli, teiksim, neēdam neko, dzeram tikai ūdentiņu. Es neesmu par sauso badošanos, ja. Es uzskatu, ka labāk ir tomēr ar ūdeni, ja šīs 36 stundu badošanās. Jo ūdeni organismam ļoti vajag, īpaši pēc svētkiem, ja, kad ir daudz kas ēsts, viņam ļoti vajag, lai skalot tos toksīnus laukā. Tā kā ūdentiņu mīlam un cienam. Jā, un kā jau teicu, pēc svētkiem obligāti paņemam arī šo fan detoksu, jā, lai nebūtu pohu, lai nebūtu visu šo sindromu, tur viss, kas ir pie pohām raksturīgi, ja tur tās sliktās dušas ļoti labi noņem. Fan detoks vienkārši, jā. Pat esmu pārbaudījis ne uz sevis, ja gan, bet uz saviem tuviniekiem, ja, kam ir bijuši šie pohu sindromi, ja, tad ļoti nostrādā, ļoti ātri. Viens pulverītis, ja vēl pirms tam ir iedzerts, pirms svētkiem viens, ja, un tad pēc ir iedzerts, un tad jau no rīta pilnīgi ar vienu pietiks. Ja varbūt pirms tam nav paspēts izdarīt, nu, tad pēc tam varbūt prasīsies kaut kāds viens, un pēc laiciņa vēl kādu, ja, pa to dienu, lai, teiksim, tie simptomi nelabie visi pazust, un lai tā akniņa tiktu aizsargāt, jo fan detoks, ko viņš dara? Var pateikt, viņš pirmkārt, viņš pasargā aknu no alkohola, no toksīniem dažādiem pārtikā esošiem, viņš aktivizē arī tos fermentus, kas neutralizē alkoholu. Līdz ar to alkohols vienkārši ātrāk tiks neutralizēts organismā. Jā, tur izdalās speciāli fermenti aknā, jā, un viņš, teiksim, aktivizē to fermentu izdali, lai ātrāk varētu tas alkohols sašķelties un izvadīties laukā no organisma. Līdz ar to, lai tā toksiskā sloda organismam būtu īsāku brīdi, ja, un pēc iespējas ātrāk viņš tiktu viss dabūts laukā no organisma. Tā kā ļoti tāds, nu, šajā ziņā arī ļoti labs produkts, un viņš arī atjauno aknu šūnas. Un kā jau minēju, arī pie taukainās aknas, tad attauko aknu, ja, palīdz sašķelt visus šos taukus un ātrāk dabūt taukus laukā no organisma, arī samazina līdz ar to holesterīnu līmeni, kam ir augstie holesterīni, ja. Tur vienmēr arī parasti ir taukaina akna, tad arī vienmēr, ja ir augsts holesterīns, būs arī taukaina akna. Tā kā jāstrādā ar aknas attaukošanu, ar to holesterīnu nevajag cīnīties, jācīnās ar cēloni. Ja, un šeit ļoti labi derēs šis pieminētais jau fan detoks. Jā, kas mums vēl ir, Lecīna jau pieminēja par diždadi, tā kā varam uzsvērt arī kaut ko prasīja, laikam cilvēki ir divi, viņi ir mārdadis un ir diždadis. Šis ir diždadis, tas ir tas, ko mēs ar tām podziņām viens otram metām virsū, jā, kas pielīp pie apģērba, tas ir diždadis, burdokrūt. Un viņš arī ļoti labi strādā, un ir vēl pienadadis, saucamais mārdadis. Jā, viņš ir kā cita suga un cits augs, jā, bet īstenībā tā iedarbība viņiem ir, nu, tāda diezgan līdzīga. Ir, protams, atšķirības, bet attiecībā uz aknu viņi diezgan līdzīgi strādā. Diždadis viņš ļoti labs ar to, ka viņš ne tikai aknai palīdz, teiksim, to aknu tauku vilmaņu regulē, ja, un holesterīnu pazemina, bet viņš arī noņem iekaisumu zarnu traktā un arī vēdera izēju stimulē un vispār veicina arī visu to gremošanas sistēmas pareizu darbību. Un tā skaitā arī aknas, nu, un žults attecis procesus viss, jā. Tā kā ļoti, ļoti labs, kur arī pēc svētkiem. Es neieteiktu, varbūt tur baigi svētku laikā dzert, bet var arī nedaudz jau pirms palietot svētkiem, ja tagad vēl palikuši cik dieniņas, vai neteiksim arī pirms jaunā gada, jau pirms tam palietot to akniņu, tā kā nostabilizēt stiprāku, ja. Un tad arī pēc svētkiem noteikti palietot šo diždadi. Ļoti labi sakārtot to gremošanas procesu. Un mārdadis, viņš ir nedaudz savādāks, pēc tā izskata man nav te bildītas, ja, bet mārdadis viņš vairāk tā kā darbojās, viņš ļoti labi neutralizē indes un visādus pesticīdus, arī pesticīdus, visādus citus pārtikā, kaut kādus, nu, nelabas lietiņas, kas tur ir, jā, visādas indes, pat arī chlora savienojums, jā. Viņš var neutralizēt un izvadīt laukā no organisma. Tā kā viņš tāds, nu, tāds detoksikācija ļoti spēcīgs produkts. Kaut gan, principā, burdoks arī ļoti labi detoksikācijas produkts, jā, kas arī atindē organismu, kurš ļoti svarīgi ir pēc svētkiem, jā, tā kā veikt to atindēšanu.
dabūt visu pēc iespējas ātrāk laukā. Un artišoks viennozīmīgi, ja jau pieminēja, ka mēs varam artišoku jau arī, kāpēc viņš man neliekās virsū. Kas aizgāja. Tā kā artišoks arī, viņu var gan arī izmantot pašu augu salātos, ja, veiklā var nopirkt artišoku. Bet, tā kā mēs baigi latvieši neesam, viņi varbūt kaut kā iemīlējuši, viņš nav tā kā mūsu vietējais nacionālais augs, jā, tā kā daudzi varbūt nezin, kā viņu izmantot, bet viņš ļoti garšīgs īstenībā salātos artišoks. Un var izmantot arī, protams, pēc svētkiem arī kapsulētā veidā, vienkārši ņemt artišoku un noteikti, un arī pat pirms svētkiem labi jau minēju, paņemt kaut kādu kapsuliņu vai divas un pēc. Arī ļoti labi, jo artišoks viņš būtībā šķidrina žulti un dzenu. Dzen arī kā žults dzinējs viņš strādā, arī kā urīna dzenošs viņš ļoti labi strādā, arī palīdzam nierītēm arī, jo ļoti liels slods parasti arī nierēm ir. Svētku laikā, ja, kad arī viss, kas tur tiek dzerts un ēsts un uz nebēdu, ja, un arī pie tūskām, kam ir tūskas, ja, tad, teiksim, ļoti labi artišoks arī, teiksim, nierīts atbalstot, viņš arī tās tūskas likvidē, ja, viņš tiek ātrāk viss tas izdzīts laukā. Jā, un arī kā žultu dzenošais, tā kā, viņš tāds ļoti labs un spēcīgs produkts, ja, ko arī, kā mēs ļoti labi varam arī pašu aknu vispār atjaunot, arī, teiksim, jau tālāk ilgtermiņā, ne tikai pēc svētkiem, bet arī, kam ir problēmas ar akniņu, artišoks, diždadzis, kurkuma, lecitīns un fandetoks, ja, tāda kombinācija ideālā, vai ne, un labi, ja būs vēl arī pievienot, teiksim, asimilātoru arī, jo viņš bija šī tur ir fermentatīvā atkal bāze, tiek nostabilizēta ar asimilātoru un, teiksim, visus šos produktus pakāpeniski secīgi arī lietojot, jā, reizē. Tur var skatīties vai nu artišoku, vai nu diždadzi, viņus varbūt abus kopā, tā kā, var abus arī lietot, jā, pilnīgi droši var abus lietot, bet tur var izvēlēties vienu no, vai nu mēs lietojam diždadzi, vai nu artišoku. Tad iet fandetoks noteikti klāt, noteikti kurkumu var lietot klāt un lecitīnu, jā, un arī var pievienot asimilātoru, kam vispār kaut kādas problēmas jau ir aizkuņģīt, fermentatīvā sistēma nestrādā kā vajag, jā. Kaut kas tur spiež un gāzējās un burkšķi var ņemt arī asimilātoru palīgā. Lucerniņa arī pat par sevi ir ļoti labs tāds augs nierītēm un akniņām, tā kā tādā veidā darbojoties, ja. Un principā ir tā, ka es ieteiktu arī tomēr pēc tādiem nopietniem svētkiem, kā tagad ir, ka vieni pēc otriem, tur tie svētki, ja, un jāciemojās visur, ja, tad noteikti arī uz janvāri, vai tālāk jau tur februāri, kā kuram sanāk, ja, plānot arī zarnutraktu tīrīšanu, jo atceramies, aknu vislabāk mēs varam attīrīt tieši pirmkārt jau caur žulti dzenošajiem produktiem, ja, kas ir diždadzis, artišoks, zaferāns, lecitīns, jā, viss šīs lietiņas. Vai arī otra lietiņa ir ļoti svarīgi attīrīt zarnu traktu, jo tālāk, ja no zarnu trakta viss tas nonāk atkal asinīs un pie aknas. Un akna atkal dabū no tiem visiem toksīniem cīnīties, tāpēc pirmkārt jāiztīra ar zarnu traktu, jo tur tajā svētku laikā viss, kas ir nonācis tajā zarnu traktā, jā. Un mēs iztīram zarnu traktu, un tad tajā aknē tā darbība atvieglojās 10-kārtīgi. Jā, teiksim, viņai kļūst daudz vieglāk strādāt, ja, teiksim, no zarnu trakta nekāda toksīna tur nenonāk asinīs, un viņai nav jācīnās ar tām lietām, ar ko būtībā mēs varam tik galā iztīrot zarnu traktu un dabonot to visu laukā, lai tas nebūtu, lai nebūtu tai aknai jāstrādā liela pārslodzi. Tāpēc noteikti arī ilgtermiņā jādomā par zarnu traktu tīrīšanu. Un, teiksim, tur mums arī ļoti daudz labas programmiņas, kā mēs vienkārši varam maigi patīrīt, varam dziļāku tīrīšanu jau uztaisīt. Es vienmēr tā kā arī cenšos pēc svētkiem uztaisīt tādu pēc svētku detoksu, ja, un arī patīrīt zarnu traktu, jo tas ir, ļoti, ļoti svētīgi. Jo tad uzreiz uzlabojās gan aknas darbība, gan nierēm kļūst vieglāk, jo liela daļa toksīnu mēs vienkārši dabonam laukā tīrot to zarnu traktu, un uz lieliem filtriem nav ar to visu jācīnās. Tā kā galvenās lietas, un laikam jums arī, es vēl gribēju par augiem jums pastāstīt, jā. Teiksim, te arī var redzēt, tas ir gan pie cirozes, jau pie nopietniem aknu bojājumiem, bet, viņus nenoliedzam var lietot arī tad, kad nav liels problēmas, un arī aknē vienkārši palīdzēt profilaktiski, jā. Tā kā šeit jūs redzat arī, teiksim, augus, es jau pieminēju pienadadzi, pieminēju arī, teiksim, jau cigoriņu, kas ir labs tāds aknu augs, jā, pienenes sakne, kurkuma, to jau mēs minējām, ja. Rozmarīns ir, kas mums vēl tās latviešu augs ir auzas, bet, ne jau auzu pārslas, ja, bet reāli auzas, ja. Strutene
Strutena arī ļoti labs tāds ir aknu tīrošs produkts, lakricas sakne, dižzirdzene un zirgskābene. Jā. Tā kā gan dižzirdzene, gan zirgskābene ļoti labi strādā uz akniņu. Un pienādas arī mēs skatījāmies jau tā kā, spināti, arī pārtikās, ap citu spinātus vajag maksimāli iekļaut tāpat kā brokoļu spināti arī ļoti labi darbojas uz akniņu. Kā spinātus vajag mīlēt, un viņiem nav tāds īpaši arī garš izteikti, viņus var vienkārši visur pielikt pie dažādiem lapu salātiem, jā, varam pielikt arī spinātus visur klāt. Kā arī tādā veidā par savu akniņu rūpēties un domāt ikdienā. Un arī, protams, svētku reizēs, jā. Tā kā būtībā tā aknu attīrošā programmiņa, te jūs arī tā kā viņu tādu redzat, kā mēs varam tā kā jau nopietnāk attīrīt, jā. Bet es saku, ja nav tāda nopietna problēma, ļoti labi būs pirms svētkiem paņemt, ja nav fandetoksa, paņemt artišoku, palietot kaut kādas dažas dieniņas, vai arī diždadzi palietot un asimilatoru, kaut kādus fermentus, jā, fermentu kompleksiņus. Palietot, un pēc svētkiem tad jau mēs to visu tā kā izrunājam, ka tad mēs jau tā nopietnāk varam padarboties ar savu akniņu un palīdzēt viņai atkal tikt uz strīpas, jo atceramies, ka akniņa tā mums ir organisma karaliene. Tā, kas mums vēl pa jautājumiem, droši jautājiet, jautājums uzrakstiet čatā, jā, vai arī kam ir, teiksim, gribas pajautāt, variet ieslēgt mikrofoniņu. Izrunāju savu muti. Tā kā parazīts likvidēt ķiplokšanu vērmā, kas mums vēl ir mārdadis, jā, mārdadis ir labs, bet es teikšu tā, ka, viņš nebūs tas glābiņš, kas uzreiz tā kā palīdzēs, uzreiz vajag fermentus, bet, teiksim, ilgtermiņā, jā, pēc svētkiem būs ļoti labi palietot mārdadzi vai diždadzi. Jā, asinators tā, sviestu labāk nē. Sviests ir tā, kad ar sviestu vajag draudzēties. Viņu nevajag, protams, lietot lielos tādos daudzumos, jā, bet tas, kad sviests vispār ļoti labs, tas, ka tie neskaitās labie tauki, labie skaitās, teiksim, tur augu eļas un treknas zivis, jā, un avokado, bet sviestiņš tā kā skaitās, pie tiem netik labajiem taukiem, bet viņš arī nav sliktie tauki. Organismam vienkārši ir kaut kāds laiks jāpapūlās, lai viņu pārveidot pareizā formā, bet ļoti vajadzīgi ir gan sviests, gan speķītis, nevajag baidīties. Un no sviesta un speķa jūs neviens resni nepaliksiet. Jā, atceramies, ka akna aptaukojās un arī vispār tauki mums organismā krājās tad, kad ir slikta žults attece. Tad, kad ir problēmas ar aknu, un tas ir pamatā saistīts ar pārmērīgu ogļu hidrātu lietošanu. Ir par daudz ogļu hidrātu uzturā, nevis tauku. No taukiem tauki nerodās. Tas tā manas paudzes cilvēkiem tika tā iepotēts, bet tagad jau sen tas ir pierādīts ar pētījumiem, ka taukiem nav nekāda sakara vispār ar aknas aptaukošanos vai arī ar lieko tauka, liekā svara veidošanos. Jā, tā kā tieši otrādi tauka mums ir vajadzīga, un arī sviestiņš ļoti labi noderēs, lai veicinātu žultu atteci. Jā, tā kā droši rupmaizīt ar sviestu, jā, vai teiksim, vai tāpat kaut kur sviestiņu klāt, jā, nekādas problēmas nav, jā, un nekāda aptaukošanās tur nenotiks. Jā, tās ir kalorijas, protams, viennozīmīgi taukos ir tāpat kalorijas kā saldumos, jā, bet tauki mums veicina žults atteci, un viņi mums vispār arī ir vajadzīgi arī smadzenēm, visur ir vajadzīgi tauki. Jā, lai mums būtu stabila nervu sistēma, lai locītavas būtu ieeļots visur arī daudzos procesos ir vajadzīgi tauki, tā kā nebaidieties no, bet, tam jābūt labam sviestam 82 un uz augšu, vai vislabākais īstenībā būs saucamais khīs sviests, kur jūs paši varat mājās uztaisīt, vienkārši stundu karsējiet sviestiņu, veiklā nopirkt to 82% un smeliet nost, slēgtās putas no virsas, ja, kas tur veidojās tās plēves, un jums stundas laikā vai, vēlams ilgākā laikā jums izveidosies tīrs, dzidrs, saucamais khīs sviests, jā, veiklā viņš ir dārgs, bet viņu pats var mājās uztaisīt. Jā, tā kā tas būs pats ideālākais, vai tīrs peķīts, jo tur ir 100% tauki, jā, un tas vienmēr ir ļoti labi. Tauki, man vienmēr ir vajadzīgi labie tauki, kā nebaidieties. No sviestiņa. Olas arī ļoti labi lieta. Olās ļoti daudz tauku un olās ir arī daudz lecitīna, ja, par ko es arī runāju. Lecitīns ir ļoti spēcīgs žultu dzinējs un aknas vispār atjaunotājs. Un olās ir lecitīns, labās lauku olās. Jā, veikala olās es neesmu eksperts, es domāju, ka tur viņa ir ļoti maz. Jā, un arī tur ir daudz kas cits, kas organismam nav vajadzīgs, jā, bet daboniet labas lauku oliņas, jā, tirgus vai pie kaimiņiem, un olas droši vajag ēst. No olām nekāds holesterīns. Labi, tur saka, ka viņš holesterīnu palielina. Tās īstenībā tagad ir pierādīts, tās arī ir muļķības. Nekāds holesterīns no pārtikas īpaši, pārtika vispār tikai 20%.
teiksim, dod to holesterīnu daudzumu. Pārējo ražo mūsu akna. 80% holesterīna ražo mūsu akna. Un ja viņi ražo kaut ko pa daudz, tad tur ir problēma ar aknu, tur jākārto aknu, jāstāsta, kāpēc viņš tur tika ražots pa daudz, ja. Ar pārtiku mēs tur neko būtiski nepacelsim, ja, un kur nu vēl ar oliņām. Drīzāk ar kaut kādiem transtaukiem un citām nelabām lietām, ja, bet oliņas tā kā droši. Kas mums vēl ir pēc labāk? Mādaģa tabletes vai mādaģa eļļa? Grūti teikt, jā, principā jāstāsta kādas tabletes. Es teiktu, ka labāk kapsulas, kapsulētās formas, jā. Tabletes, tur ir tā, ka jebkura tēja, arī tēja, jā, vai ir tabletes, jā, viņš jau izgaro. Viņš, teiksim, stāvot, viņš lēnām zaudē savas īpašības. Kapsulētās formas, kas ir kapsulā, viņš tik ātri, nedabona tās vislabās vielas iztvaikot gaisā, kā saka, vai ne? Tāpēc tējas ir visvājākās. Jo tējām īstenībā tā, ka jau pēc jaunā gada tējas jau būtībā viņām jau lielākā daļa vērtības ir nokritusies stipri. Jā, līdz jaunam gadam visas ievāktās tējas ir ļoti spēcīgas, teiksim, pēc jaunā gada viņām lēnām viss tā vērtība jau krītās. Jā, un, prāt, paliek tur uz pavasara vairs tikai 5%, tāpēc tēja arī parasti ir vienu gadu tikai, kas saka, pēc tam ir jāmet ārā, jā, jāvāc jaunas tējas, jā. Un tabletes varbūt nedaudz ilgāk saglabā to visu, jo tur kaut kādas saistvielas ir pieliktas klāt, vai ne? Kapsulas ir ilgāk. Jā, eļļa jāskatās. Ja tā ir eļļa, kas ir, teiksim, normāli tumšā pudelē un pareizi, svaigi spiesta, un tu zini, ka točna, ka viņa ir svaigi spiesta un viņa ir kvalitatīva, tad jā, un pareizi uzglabāta. Bet ar eļļām arī tā lieta, ka ja viņas nepareizi tiek uzglabātas un nav tie tumšie trauki un nav vēl arī bijis stāvējis kaut kur saulē tajā veikalā vai kaut kur, jā, tur arī tā vērtība būs jau tuvu pie nulles. Jā, tā kā tur ir ļoti jāzina, kas viņa ir taisījusi un cik viņa ir laba, jā, un cik viņa ir kvalitatīvi pagatavota. Un jo viņa ir svaigāka, tad jā, teiksim, tikko svaigi, ja tu pats viņas, protams, taisīs vai kā, tad ir ideāli, jā. Tad viennozīmīgi, jā, bet citādi es teiktu, ka labāk, efektīvāk būs kapsulētās formas. Kapsulētas ilgāk saglabājās. Tas viss, auzas. Auzas, principā, tur ir dažādas receptītes, jā, es tagad to droši vien neizstāstīšu par visu to. Bet tur ir svarīgi pats tas grauds, pats tās auzas, ja, kas ir vēl nelobītas, nemizotas, ar visu vēl to, kā viņš ir audzis, ja, teiksim, tādā veidā, kas vēl nav nekāda tur apstrādāts, noņemts viss tas labais nost. Lincēklis. Lincēklis mums iet kā šķiedrvielu avots. Lincēklis mums ļoti noderēs, bet tieši kā šķiedrvielas, kas pastiprinās, teiksim, tos visu pārtikas sašķelšanas procesus, jā. Lincēklis labi lietot tieši arī pēc svētkiem, palietot kaut kādu laiku, noteikti nedēļu, var pat vairāk, ja tādiem riktīgi šķiedrvielām bagāts produkts, un lincēklis ir viens no tiem. Lincēklis maltās, jā, nevajag pirkt. Ir jāpērk nemaltās lincēklis, un pašam ir jāsamaļ tik, cik tu tajā reizītē apēdīsi. Tātad mazajās kafijas dzirnaviņās vai mazajā nelielajā blenderītī, ja, teiksim, ieliec tik, cik tu tajā reizītē apēdīsi. Un viņas nevajag turēt, jo viņas oksidējās, viņas pazaudē visu to vērtību. Ja. Tas tā ir. Tāpēc tikai svaigi maļam. Tā kā es laikam uz visiem jautājumiem, salvijas, ingvertē. Ingvers es jau minēju, ingvers ir ļoti spēcīgs aknu arī atjaunojošs produkts. Tā kā ingveru ļoti, ļoti mīlam. Un lietojam. Un ingveru var lietot kopā pat vēl arī ar kurkumu. Tur var klāt likt arī, teiksim, kurkuma un melnie pipari. Arī ļoti labi palielina to kurkumas uzsūkšanās spēju. Ja? Un var arī vēl ingveru pielikt klāt. Kā tur daudz variāciju, teiksim, ļoti labi ir arī, teiksim, ingvers ar citronu kopā. Ja? Karstā tādā arī tējā. Tā kā, variācijas tur ļoti, ļoti daudz, kā mēs to varam pasniegt, ja, kā mums labāk garšo. Man arī personīgi, man ļoti patīk pēdējā laikā cigoriņš, kas ir ļoti labs aknu produkts, ja. Es tādu cigoriņu kafiju, ja, ņemu to malto cigoriņu. Un tad es vienmēr pielieku klāt vēl, patīk pielikt kurkumu klāt, pielikt klāt krustnagliņas. Tagad arī pēdējā laikā es sāku slikt kaut kā ļoti prasās, jo tas arī ļoti labs vispār tāds organismam imunitātei augsts un antibakteriāls, ja. Un tad arī kanēla man ļoti patīk. Kanēls arī ļoti antibakteriāls un ļoti spēcīgs produkts. Ja? Viņš gan nav varbūt tieši tur aknas produkts, bet vispār imunitātes produkts. Tā kā es saku, kombinācijas katrs var pēc savām iespējām un garšas sajūtām. Ja? Man ļoti patīk, teiksim, kanēls, krustnagliņa ar šito cigoriņu.
jā, pie cigoriņa kafijas, kanēls un krustnagliņas, jā, un citreiz vēl arī nedaudz kurkuma vai ingvers, jā, nu vienkārši super, arī garšas ziņā man ļoti patīk, jā. Tā kā mums ir ļoti daudz īstenībā iespējas, un mēs arī svētkos varam izmantot visu šīs iespējas un ieviest viņas savā ģimenē, un arī ļoti iesaku to arī darīt, jo, nu, sākumā varbūt būs kaut kāda pretestība, ja? bet ar laiku arī pārējie pieradīs, ja, pie saimnieces dīvainībām, un lēnām arī sāks arī visu to uztvert normāli, un arī ēst visu šīs lietiņas, un tas vairs nebūs nekas nenormāls, ja. Jā, tā kā esiet kreatīvs, jo pamatā skatos, te ir sievietes, jā, un no mums jau arī tas ir atkarīgs, jā. Kā mēs gatavosim, jā, cik veselīgi tā arī mūsu ģimenes locekļi ēdīs. Ja viņam jau nebūs ko likties, tad lai gatavo paši, jā. Es kādreiz arī teicu, es saku, nepatīk tas, ko es gatavoju, taisiet paši. Un tad visiem uzreiz viss patīk un viss ir kārtība. Tā kā esiet tādas arī stingras tajā visā un pašas esiet par veselību un ar veselīgu skatījumu uz visu, un tad jums arī apkārtējie tādi kļūs, ja, jo mēs taču gribam, lai mūs arī mīļie tur vīri, bērni, ja, lai viņi arī ēstu veselīgi un lai arī viņiem viss būtu labi ar veselību. Tā kā, jā, ka Judīta raksta, žāvēju ābolu un ingveru aplaju ar žāvētu ābolu un ingveru aplaju ar vārošu ūdeni un pēc pusstundas dzeru. Tā kā ļoti labi, jā, arī variants, jā. Tā kā, jo žāvētās lietiņās arī vēl ir ļoti daudz labas lietas saglabājušās, nu tā līdz jaunam gadam, pēc tam jau tur arī, teiksim, viss tur samazinās vitamīnu sastāvs un viss, jā, teiksim, žāvētām lietiņām, bet ļoti labs variants, jā, ingvers klāpē, ne, imunitātei un akniņai vēl, tā kā super, visādas idejas un arī savstarpēji noteikti vajag dalīties, jo mēs katrs esam kaut ko atraduši, kaut ko noderīgu, ko mēs lietojam un droši arī varam padalīties vienu ar otru un iedvesmot. Tā kā paldies, meitenes saka, ļoti noderīgi, man prieks, sieva, ja, ka bija noderīgi, un droši arī būs ierakstiņš pieejams, varēsiet vēlreiz pārskatīt, vai nekādi jautājumi, droši arī man rakstiet, ja, un jautājiet, un arī starp citu, jā, mums tūlīt arī sāksies 25. pēc Ziemassvētkiem, ja, tad mēs sāksim tādu, nu, teiksim, viņš būs vairāk tā kā teoretisks maratons, kad mēs jau sīki visu šīs lietiņas skatīsimies ar visādām receptītēm, visu kā tad akniņu atjaunot, kā akniņas, teiksim, darbību uzlabot, žults attecu uzlabot, ja būs mums tāds 7 dienu maratons. Tā kā variet arī pieteikties šim maratonam, ja, un tad jau mēs tā padziļināt ar visām šīm lietiņām strādāsim, tā kā droši man uzrakstiet, ja gribat piedalīties, ja, šajā maratonā, un tad es jums nosūtīšu to, teiksim, visus tos nosacījumus un sāksim tad tā nopietni jau darboties un iemācīsimies, kā tad pareizi savu akniņu atjaunot un attīrīt, ja, 7 dienu mums tāds uzdevums. Praktiski mēs tur tā kā, nu, baigi nedarbosimies, ja, nekādus produktus, vienīgi no ar šiem dabīgiem visādiem produktiem, protams, varēsiet praktiski arī darboties, bet vairāk tā kā, lai jūs iemācītos to darīt. Ja šobrīd tam maratonam tāda doma ir, jā. Un pēc jaunā gada tūlīt mums sāksies datumu, es vēl tā kā neesmu nolikusi precīzi, mums sāksies tāds maratons, ka mēs 7 dienu laikā praktiski jau mācīsimies nomest lieko svaru, jā, pēc svētkiem uzkrātos tauciņus, jā, sēstos, uzēstos, jā. 7 dienu laikā tur jau ies mums noteikti tādi vielmaiņas aktivātori tauku dedzinātāji plus diēta, jā, lai mēs nomestu atpakaļ dabūtu savu iepriekšējo svaru, kāds bija pirms svētkiem, jā. Tāda 7 dienu arī maratons praktiskais, tas jau būs praktiskais. Tā kā droši arī uz to variet man pieteikties pie manis, man uzrakstot, jā. Un, protams, lai jums visjaukākie, visgaišākie svētki, Ziemassvētki ir īpaši svētki, lai jums tiešām mīļi tā visa ģimenē ir, un lai arī sirsniņā ir tāda gaisma un prieks par visu to, kas mums ir dots, vai ne, un arī centīsimies arī viens otram to labāko dot, arī pārtikas ziņā, ja, arī sargāt viens otru šādā ziņā, un, protams, arī ar sirdi viens otram dot to prieku, to mīlestību, un lai jaunais gads, ja, to arī sagaidīt tā aktīvi un darbīgi, un noteikti vienmēr iesaku arī cilvēkiem, saku, noteikti uzrakstiet jau vecgada vakarā vai nedaudz kādu dienu pirms, vai arī pirmajās jaungada dienās noteikti uzrakstiet savus mērķus un savus sapņus un mērķus. Jā, noteikti uzrakstiet, paņemiet vienkārši reāli un uzrakstiet. Jā. Man, piemēram, arī ir vesela kladīte, ja. Man arī tur ir uzrakstīti, teiksim, tur pagājušā gada, aizpagājušā gada mērķi, jā, un tas, ka tu uzraksti un apakšā paraksties, jā, viņš citādāk strādā, viņš arī reāli notiek, tas sāk notikt, ja mūsu sapņi, viņi arī sāk piepildīties, protams, ja mēs tur arī piestrādājam un darbojamies tajā virzienā, vai ne? Tā kā paldies jums, meitenes, ka jūs piedalījāties, lai jaunais gads jums ir tāds
Nu, tāds, ar tādu aktīvu darbiņu pašām pie savas veselības un arī palīdziet arī apkārtējiem būt veseliem. Jā, mācieties, apgūstiet šīs zināšanas un esiet tādas drosmīgas un kreatīvas un vienkārši mācieties būt veselas un palīdziet būt veseliem citiem. Jā, un tad jūs arī sajūtīsiet, teiksim, to prieku, to iedvesmu, jā, jo nu, tas ir pamats. Ja mēs jūtamies labi, tad arī mūsu apkārtējie cilvēki jūtās labi. Tā kā paldies jums visām, paldies, un lai jauki svētki, un viss mums izdodas vislabāk. Tā.